tad man bija mājās zirgi, mājā aizbraucu uz Vāciju pastrādāt, un tad, kad viņi atgriezās no Vācijas, tad mēs kaut kā sapazināmies, jo viņai Vācijā vajadzēja zirgus. Un tā mūsu sadarbība sākās, un tad, kad viņa 98. gadā atgriezās tā īsti šeit, tad mēs arī sametām savus kauliņus kopā un sākām zirgus audzēt un pārdot un ar to nodarboties kopā. Un 2000. gadā šīs bijušī Sijā Astras izputēja, māja iedabūja savas pajas daļas, un es tur no savas mājas savus zirgus atvedu šeit, un tad mēs nodibinājām Sijā zirgaudzētāju kocienu 2000. gada 10. maijā. Mums ir pajūgu braukšanas starptautiskās sacensības, un Dace ir šī sporta veida aizsācēja Latvijā, un pateicoties arī viņas iniciatīvai, kurā viņa ir iesaistījusi aktīvi visu savu ģimeni un viss ir kļūsi par vairākkārtēju Latvijas gan Baltijas čempioni, kas, protams, ir liels gods un darbs arī neapšaubā. Un pati zirgaudzētāja nodarbojas ar zirgu audzēšanu. Dotajā brīdī tikai burtnieki audzēja vairāk zirgus kā mēs. Un tāpēc jau no mums būtu diezgan jāatbilst šim prestižam nosaukumam kā lauksaimnieks zirgu audzētājs, jo sevišķi vairāk jau zirgu audzētāju nav. 13. gadā notika pirmais pārgājiens, 19 zirgi, kas iet uz mežu, jā. Nē, skats ir vienkārši fantastisks. To nevar nodrošināt Latvijā neviens. Ko jūs darat ar tādiem cilvēkiem, kas pilnīgi nav nekad zirgu redzējuši un grib pajāt? Mēs esam pilnīgi priecīgi par šiem cilvēkiem. Un, protams, sakām visiem laipni, lūdzu, nāciet, pamēģiniet, varbūt iepatīkās, ja, un mēs varam piemeklēt katram. Katram pēc vēlmēm, ja, pat pēc krāsas varam piemeklēt zirgu. Ja nepatīk, tas dosim citu. Ja. Nāk trenēties jebkurš cilvēks, jebkurš bērns, kam vien patīk zirgi, vai arī, ja nepatīk viņam pašam, kad vismaz vecākiem patīk zirgi, vismaz atnākt vienu reizīti, pirmo reizīti pamēģināt, un tad jau tā lieta iet. Ja ļoti patīk, tad mēs runājam tālāk par tālākām nodarbībām. Nav svara ne vecumam, ne dzinumam, ne gadiem, nekam. Visi, kas vien grib nākt, laipni aicināt. Nāk un trenējas visiem arī bērniem, kam brauc līdz vecāki. Visi ļoti labprāt paņem vakarā dakšas un tikai gaida to rindu, kad viņiem ļaus pabarot zirgus. Tas mums ļoti patīk, jo līdz ar to mums mazliet tā kā darba atkrīt pašām, ko darīt. Vakar zirgu barošana ir nodrošināta. Godīgi jāsaka, nekas jau mums te nebūtu, ja nebūtu Eiropas nauda. Mums arī viss šeit ir tikai uzcelts pa Eiropas naudu, visi tehnika iegādāt pa Eiropas naudu, visi zirglietas iegādāts pa Eiropas naudu. Liela plāna mums nav. Mums lielākais plāns ir noturēties tāpat, kā mēs līdz šim esam savos 60-70 zirgu robežās, jo nav jau arī telpas vairāk par to zirgus likt nav boks. Un gribās to visu nostabilizēt tā, kad nāk cilvēki, brauc pircēji, aug labi zirgi, tādi, kādas mēs vēlamies, neslimo, labām darbaspējām. Un tas viss tā mierīgi rit. Manī laikam nav tāda sacensība gars, lai es teiktu, ka konkurence dzen uz priekšu. Tas ir dzīvesveids jau, tas jau ir. Tā ir visa dzīve.